Latvijas Lauksaimniecības Universitātes aulā trešdien norisinājās studentu pašpārvaldes organizētais pateicības koncerts ar devīzi Visi savējie, kas veltīts universitātes darbiniekiem. Pateicības koncerts jau kļuvis ir par tradīciju, kad studenti pasaka paldies gan darbiniekiem, gan pasniedzējiem par viņu ieguldīto darbu, gan studentu sagatavošanā, gan arī studiju procesa nodrošināšanā. Un šogad pateicības koncerts jau bija 3. reizi, un studentu pašpārvaldes aktīvisti, darbinieki centās, lai viss notiktu pēc iespējas labāk, iespējas mīļāk, un pateiktu no sirds paldies par ieguldīto darbu. Koncertā piedalījās LLU sieviešu un vīriešu kori Liepa un Ozols, tautas deju ansambļi Kalbe un Kalve, kā arī citi mākslinieki, saksofonists Ernests Zariņš, Inga Karpiča ar Aleksandru Ozolu un grupu Trafi, Ak, mana muļķa sirds, kas mūžam paliks Jelgavā. Kā īpašais mākslinieks šajā koncertā uzstājās mūžam mīlētais Žoržs Siksna. Universitātes rektors Juris Skujāns savā uzrunā atzina, ka šeit patiešām valda visi savējie izjūta un aicināja, lai tā nezūd ne šogad, ne arī turpmāk. Un kā mazu dāvaniņu mēs visiem šogad dāvinājām mazu vilnas zeķīti, lai iepriecinātu mūsu darbiniekus, lai viņiem būtu vienmēr siltas kājas un siltas sirdis.